Čau, čau! Mani sauc Kristīna, un es esmu meitene no Juglas. Tu pašlaik skaties man YouTube kanālu, kur es stāstu par dzīvi Juglā un ne tikai. Un šodien, tā kā ir jau kļuvis pavisam silts un var sākt nodarboties ar dārza darbiem, došos uz Cārnikovu pie savas dārznieces un nopirkšu puķu stādiņus, lai varētu smuki apzaļumot savu apkārtni. Braucam! Iepriekšējā gada podiņi ir jāatdod. Viss ir sagatavots. Varam doties ceļā. Nu ko, bagažnieks piepirkts pilns. Tagad tik jādodās stādīt. Cik daudz. Forši. Nu ko, stādiņi ir savesti. Tagad jāmēģina saprast, kurās puķu kastēs tos visus sastādīt. Kastes ir vairākas, jāsāk ar kaut ko. Laikam sākšu ar to, ka šīs te divas puķu kastes gribēšu pārstādīt šajā vienā. Jo man ir plānots šeit citi toņi, un tas būs pelargonijas, nevis petūnijas. Nu tā, skaistumiņš ir sastādīts. Pēc kāda mēneša parādīšu, kā viņas ir sazēlušas. Skaistās pelargonijas. Pagaidām zied tikai bakops. Un kas ir jādara, kad augi ir iestādīti? Pilnīgi pareizi jāaplaista. Ābelīte jau skaisti zied. Ja jūs skatījāties iepriekšējo manu video, tad es stāstīju par kādu jaunu projektu, ko mēs esam ieplānojuši. Nu, tad šeit tas ir, pamazām top. Mēs esam nolēmuši, ka uztaisīsim mūsu Mauriņā pilsētas pļapu. Pagaidām te ļaujam augt tam, kas te aug. Ir arī iesēts dažas rudzu puķis, magonis un citas sēklas. Un tad jau redzēs, kā te būs uz Līgo svētkiem. Būs pļaviņi vai ne? Tā kā tas visbiežāk notiek, tad stādot, tu saproti, ka trūkst vēl kaut kāda stāda. Nu, tāpat arī šoreiz. Tādēļ došos uz dārzniecību, tāpat Biķernieku ielā piepirkšu kādus mazos stādiņus klāt. Braucam! Esmu atbraukusi uz dārzniecību.
Kāds tas skaistums. Nezinu, ko izvēlēties. Ļoti liela izvēle. Atliek izvēlēties tikai krāsu. Ārkārtīgi skaisti. Visām gaumēm. Nu re, smuki sapirkos. Tagad tik stādīšanas vaina atkal. Tāda bija mana diena dārzā. Kaut ko iestādīju, kaut ko aplaistīju, kaut ko nopļāvu. Ja tev patika, spied laiku šim ierakstam. Komentārā ieraksti, ko tu esi iestādījis savās dobēs. Un tiekamies jau nākamajā video. Čau!